Labdien! Kā jūs sauc? Ruslans. Mēs atrodamies Čerkasu apgabalā, vienā no rajoniem. Jūsu kaute laikam stāv jau diezgan sen, kādus no 3 līdz 4 gadus. Mēs to nopirkām 2020. gadā. 2020. gadā, bet kad jūs uzstādījāt siltuma ģeneratoru? Pagājušajā gadā uzstādījām siltuma ģeneratoru. Tas ir 2023. gadā? Jā, 2023. Vienu sezonu nostrādājām. Labi, vienu sezonu nostrādājāt. Domāju, ja mēs filmējam video cilvēkiem, kuriem vēl nav šāda aprīkojuma, viņiem būtu interesanti uzzināt izmaksas. Kādas ir graudu žāvēšanas izmaksas? Konkrēti kukurūzai, jo jums lielākā daļa ir tieši kukurūza. Skatieties, pagājušajā gadā mēs žāvējām kukurūzu ar mitrumu apmēram 18, 20 un 21%. Ar 1 tonu granulu mēs varējām izdarīt 3 žāvēšanas ciklus, un vēl pat nedaudz palika pāri. Cik daudz ietilpst vienā kaltē? Apmēram 21 tonna mitras kukurūzas. Jūs gribat teikt, ka ar 1 tonu granulu pietika, lai izžāvētu 3 reizes pa 21 tonnai? Jā, pilnībā izžāvēt 3 ciklus. Aptuveni no 63 līdz 64 tonnas. Ja 20% mitruma. Samazinot mitrumu par no 5 līdz 6%, nosacīt plus mīnus, viss skaidrs. Vai jūs žāvējāt lielu apjomu? Skatieties, pagājušajā gadā mēs izžāvējām apmēram 3000 tonu kukurūzas un iztērējām apmēram 24 tonnas granulu. Kāds bija vidējais mitrums? Vidējais mitrums bija apmēram 20%. Labi, bet iepriekš jūs strādājāt ar dīzeļdegvielu? Jā, agrāk strādājām ar dīzeļdegvielu, bet, kad dīzeļdegvielas cena sāka strauji augt, nolēmām apsvērt kādus katlus un citu aprīkojumu. Internetā atradu jūsu reklāmu, paskatījos, ieinteresēja. Tur bija telefona numurs, mēs piezvanījām, jūs atbraucāt un visu mums aprēķinājāt. Kā vienojāmies, tā arī izdarījāt, uzstādījāt mums saimniecībā. Principā pēc gada eksploatācijas mēs esam pilnībā apmierināti, mums neradās nekādu jautājumu. Ar iekārtu esam apmierināti. Paldies jums! Es uzskatu, ka godīga atsauksme nostrādās, un tā dos iespēju citiem lauksaimniekiem iegādāties normālu un kvalitatīvu aprīkojumu. Var pirkt, es iesaku. Iesakāt? Jā, noteikti iesaku. Noteikti. Bet vai jūs esat redzējuši vai sastapuši arī citu aprīkojumu? Nav nepieciešams teikt, kādu tieši citu ražotāju aprīkojumu. Vai jūs pamanījāt atšķirību? Principā, kā jau teicu, internetā skatījos YouTube video par dažādām iekārtām. Bet tieši šī kaut kā īpaši ieinteresēja. Tīrība, graudu kvalitāte. Jā, graudu kvalitāte. Vispār nekādu jautājumu nav, ne smakas, nekā. Pats galvenais – ekonomiski izdevīgi. Ekonomiski izdevīgi. Mums arī ekoloģija ir ļoti svarīga. Mēs to radījām tieši tāpēc, ka pirmajā vietā ir ekoloģija. Un kopā ar ekoloģiju nāk arī ekonomija. Jā, ļoti labi. Ko tad, Ruslan? Mēs jums ļoti pateicamies par jūsu komentāru. Novēlam jums stipru veselību, attīstību, kara beigas un mieru. Paldies jums! Paldies, savstarpēji!